Espresso ar Elisu Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktuālitātēm juridiskajā jomā. Mani sauc Madlēna Drozdova. Esmu Zvērnēta advokāta biroja Elisu Kļaviņš, nodokļu konsultante. Labdien! Un šodien mēs runāsim par tādu nedaudz šaurāku tēmu, bet tomēr ļoti aktuālu tieši fiziskām personām par grozījumiem ceļu satiksmes likumā, kas liedz pārdot mēnešu laikā tad ārvalstīs iegādāt automašīnu. Varbūt vispirms jūs varat raksturot vispār, kāpēc šādi grozījumi bija vajadzīgi un ko tie īsti paredz un ko tie nozīmē fiziskām personām. Tie grozījumi ir pieņemti speciāli, lai nodrošinātu efektīvu nodokļu kontroli, jo galvenais mērķis ir sekot līdzi nereģistrētai saimnieciskai darbībai, zem kuram varbūt zem tiem darījumiem varbūt slēpjas arī juridiskas personas, kuri nenorāda tos darījumus, arī sekot PVN krāpšanai un slēptiem naudas līdzekļiem. Tie mērķi ir diezgan plaši. Vids grib uztaisīt efektīvāk pasākumus, mazināt ēnu ekonomiku un, protams, veicināt godīgu konkurences vidi. Un tātad šie grozījumi paredz, ka fiziskas personas mašīnu nopirkt var, bet pārdot vairs nevar. Ja ir mašīna nopirkta no Eiropas Savienības un reģistrēta Latvijā, tad tai mašīnai piemērot aizliegums atsevināšanu uz 30 dienām. Tas nenozīmē, ka es varu nomaksāt kaut kādu nodokli un samaksāt un pārdot mašīnu ātrāk. Faktiski tas nozīmē, ka liegums 30 dienas, tas ir tā kā akmenī cirsts. Tas 30 dienas, lai veiktu to darījumu, lai pārdotu to mašīnu. Un mēs runājam par vieglām automašīnām, kuram neskaitot autovadītāju vietu ir atļaujams 7 sēdvietas, vai tas ir maza krauva automašīna, kur ir svars nepārsniedz 3,5 tūkstoši. Bet tas nozīmē, ka Vīts ir konstatējis, ka bija tāda prakse, ka juridiskas personas faktiski tirgojās šādi ar mašīnām un kaut kādus nodokļus nenomaksā? Jā. Pirmais tas grozījums bija pieņemts 2017. gadā uz juridiskam personam. Toreiz tas liegums un pašbrīd arī šis liegums ir 15 dienās. Tie grozījumi bija pieņemti speciāli, lai sekot PVN karusēliem. Tā kā no 2010. gadā juridiskas personas pirka mašīnas un pārdeva uz Eiropas Savienības un pirka no Eiropas Savienības un pārdeva. Un tā tie darījumi notika pa karusēli dēļ PVN izkrapšanai, jo tā pirmais uzņēmums, Latvijas uzņēmums, nenomaksāja nodokļus, nākamais pārdeva uz Eiropas Savienību un dabūja priekšnodokļu atpakaļ. Un viena tā mašīnā 2 nedēļu laiku varēja nomainīt 6 vai 8 īpašniekus, un tad tie uzņēmumi varēja dabūt to priekšnodokli no 10, 20, 30 tūkstošiem, atkarīgi cik daudz tā dārga jauna mašīna izgāja cauri robežai, tā pieņemsim starp Lietuvu un Latviju un atpakaļ. Un parasti Vīts varēja to konstatēt tikai audita laikā. Tajā laikā audīti notika tikai pēc 1 gada, pēc 2 gadiem. Un kad Vīt pārbaudīja tos darījumus, diemžēl jau bija pazusta, tie uzņēmumi, kuri uztaisīja šo krāpšanu, vai bija grūti pierādīt, kāpēc tas notika, kur bija vainīgs un citas problēmas. Tāpēc, lai izkontrolētu šos darījumus, bija pieņemts lēmums liekt to liegumu uz 15 dienām, lai Vīts varētu tajā laikā veikt pārbaudi un saprast, cik šis darījums ir reāls, vai tas būtu fiktīvs darījums, zem kurā slēpjas kaut kāda krāpšana. Un fiziskas personas te bija jāpievieno tāpēc, ka faktiski aiz to mugurām var slēpties uzņēmumi. Jā, jo pieņemsim pašbrīd var tā, ja fiziskā persona iegādājas mašīnu no Eiropas Savienības, viņam pēc būtības nekas nav jāmaksā. Tā ir fiziska persona, viņa nav reģistrēta darbība, viņš vai viņa jau var nopirkt mašīnu, piereģistrēt Latvijā. Pēc tam viņi var pārdot jau
juridiskai personai, autotransporta līdzekļu pārdevējam. Un tad tā juridiska persona jau pārdos tālāk. Fiziska persona pirkot mašīnu, lietotu mašīnu un pārdot šeit juridiskai personai, viņam nav nekādas atbildības ne par iedzīvotāju ienākumu nodokli, ne par PVN. Jā, šis darījums var eksistēt. Kas ir jāņem vērā cilvēkiem, ņemot vērā, ka šie grozījumi ir stājušies spēkā? Tātad, kas mainās, vai viņiem ir jāsniedz kaut kādas papildus ziņas, pārdodot mašīnu, vai tas attiecās tikai uz jaunām mašīnām vai arī lietotām? Kādi ir šie nosacījumi? Jaunie grozījumi attiecās uz jaunām mašīnām un mašīnām, kuriem vecums nepārsniedz 5 gadus. Tie reģistrācijas dokumenti paliek tie paši, tas ir reģistrācijas iesniegums, transporta līdzekļa reģistrācijas apliecība un īpašuma tiesības apliecinošs dokuments. Jā, vienīgais, kas papildinās ar šo grozījumu, kā šī informācija būs nodota valsts ieņēmuma dienestam, ceļu satiksmes drošības direkcija nodos informāciju par transporta līdzekļu, par iegādes valsti, datumu, samaksas veidu, darījumu summu, pārdevēju, pievienoja īpašuma tiesības maiņu apliecinošus dokumentus un apliecina par veikto samaksu. Un cilvēks, kurš reģistrēs, viņš arī apliecinās, ka tā informācija ir patiesa. Tā kā vidam būs visa informācija par šo darījumu, lai izvērtētu, protams, vai tas nav slēpjama kaut kāda saimnieciskā darbībā, vai tai personai ir nepieciešamie finansiāli līdzekļi, lai nopirktu to mašīnu un izvērtēt pārējos riskus. Tātad 30 dienas tas ir tāpēc, lai vidam būtu laiks to visu izvērtēt. Izvērtēt, paprasīt varbūt papildu informāciju no tās fiziskas personas, ja būs nepieciešams. Jā, tas ir optimālis laiks, lai vīti varētu veikt savas preventīvas pasākumus. Vai man, kā fiziskai personai, mašīnas pircējam, kas pērk Eiropas Savienībā to mašīnu, tagad, teiksim, ne Latvijā, bet kādā citā valstī, vai man ir kaut kādas papildu informācija jāpieprasa no pārdevēja, ko man būs jāiesniedz šeit? Nē, kā fiziskais personai, jums darījums tikai ar pārdevēju, un tas ir viss, kas ir nepieciešams zināt. Okay, kā ir ar valstīm, kas nav Eiropas Savienībā? Ja es pērku mašīnu Šveicē, tad tas viss nav spēkā? Tas nav spēkā, jo tas attiecas tikai uz mašīnām, kur būs iegādāti no Eiropas Savienības. Es varu papildināt, kāpēc tas neatiecas uz Šveici un citam ne Eiropas Savienības valstim, tāpēc, kā nopirkt mašīnu ārpus Eiropas zonas, tas ir diezgan sarežģīti, jo tur ir muitas formalitātes, jānokārto, jāsamaksā muitas nodokli un PVN. Tāpēc no vida ieskatā tas nav tik riskanti, tur nevar būt kaut kādi citi nodokļu nemaksāšanas riski. Tāpēc šī grozījumi attiecas tikai uz Eiropas Savienības dalībniekiem ar mašīnu, kur iegādāt no Eiropas Savienības. Ļoti labi. Sakiet, kādi varētu būt ieguvumi valstī pēc tam, kad šis likums būs stājies spēkā un sāks darboties? Par to, kā Vīds tagad veica savu provizoriskas aprēķinu, plāno saņemt ieņēmumus no tiem grozījumiem ap 800,000 eiro. Tas būs 600,000 no pievienotas vērtības nodokļa un 200,000 no iedzīvotāja ienākuma nodokļa. Sakiet, vai šie grozījumi, kas attiecās uz fiziskām personām, kaut kā būtiski var ietekmēt lietoto auto tirgu, vai tas nozīmē, ka mašīna būs mazāk šis pārdošanas liegums, vai tomēr nekāda būtiska ietekme nebūs? Nē, vairāk šī tirgošana būs sakārtota, ja Vīds redzēs, cik daudz darījumu notiek, kādi tie darījumi, kādas personas iesaistīti šajā procesā. No Vīda puses šīs bizness būtu caurskatāmāks. Labi, paldies Madlēnai, un tad jāņem vērā tiem cilvēkiem, kur nodarbojas ar mašīnu tirzniecību, ne tikai jaunu, bet arī mazlietot, ka šādi grozījumi ir stājušies spēkā. Visdrīzāk, ka jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējiem, ja šīs mašīnas tiek tirgotas regulāri, bet tiem, kas pērk tiešām tikai savam patēriņam mašīnu, īpaši par šo likumu nemaz nav jādomā. Paldies! Paldies! Espresso ar Elisu Kļaviņš. Koncentrēta saruna par aktualitātēm juridiskajā jomā.